Es šajā filmā nonācu pēc Santas zvana. Nu, viņa man saka, zvana un saka, es esmu traka. Saprotu, es jau visu kaut ko dzīvē esmu jau izmēģinājis, bet es gribētu to filmēšanas, to filmas tapšanas procesu izmēģināt. Vai tu varbūt nevēlies man palīdzēt? Un tad viņa teica, ka viņai esot jau gatavs scenārijs. Vai es varu palīdzēt uzrakstīt. Un tad viņai man saka, atsūt man tos, kas tev ir. Viņa man atsūt, un tur ir tā arī to, ko viņa man pa telefonu izstāstīja. Nu, ka tur tādi 3 pāri atbrauc uz to vilnu, un viņi tur paliek pa nakti, un tad viņi no rīta aizbrauc. Bet tad, kad viņi atbrauc, viņi ir bēdīgi un tādi neapmierināti un vispār. Un tā, kad viņi aizbrauc, tad viņi ir laimīgāki. Nē, tāpēc, ka tas jau atsaka Santai. Viņa ir tāda, viņa īstenībā zina, viņa man izstāstīja vienreiz, es nezinu, par to teikt, bet viņa man izstāstīja stāstu, ka viņa, kad pavisam salīdzinoši nesen, ka viņa bija ņēmusi sev baleta stundas. Un, lai vienkārši, gribot sev kaut kādā ziņā pārbaudīt, ielikt tādā kaut kādā neērtā situācijā un vienkārši īstenot savu sapni, dejot baletu. Un es saku, nezinu, varbūt viņi to uzticēs, to nedrīkst tālāk teikt, bet tas bija viens no tādiem, ka likās, ka tādam cilvēkam, kurš sevi apzināti ieliek kaut kādās, viņam ir jāpalīdz, un tad arī viss saslēdzās, un tad visi tie pārējie, tam arī prasīja, tu tur piedalīsies, un es jau, jo tas ir tāds, ka tā, kad cilvēks kaut ko ļoti tādu sirdu un entuziasmu dara, viņš jau lipīgs paliek, viņš aplipina citus ar savu ideju. Tajā brīdī, zin kā, pirmajā naktī nekādas lielas izmaiņas nav. Kādā 3., 4. naktī tad jau vairāk zemapziņa atverās, tu jau mazāk ar apziņu strādā, vairāk ar zemapziņu. Un tad reizēm nāk ārā kaut kas ļoti labs, reizēm vienkārši nāk ārā tas, kas baigi nav izmantojams. Nezinu, sarīvēt ausis vai saberzēt. Tas brīdis, kurā visu laiku liekas, ka gribās kaut kādā ziņā no vienas puses, tagad saka, ka gribās kā pašam arī to nospēlēt, jo tu liekas, ka tu galvā jau redz, ko vajadzētu izdarīt savādāk, un tu liktos, vajadzētu aiziet ātri parādīt. Bet tas triks jau būtu tā, ka pats darīt arī, pats jau tu sev tā neredz no malas, protams, tu ļoti labi redzi, un tad kaut kā galvā man ir visam scenārijam, man ir tāda vīzija, kā tas manā galvā izskatās, un tad es tagad monitorā skatos, vai tas kaut kā saskan ar manējo vai nē. Tas tāds baigais process. Viņš man nepagūva būt. Es aizgāju no teātra, tad, kad bija vēl Žagars nebija apstiprināts.